Septembra 1. svētdienā Zemgales Romas katoļu baznīca bija ļaužu pārpildīta. Demenes un tuvāko pagastu ticīgie sabrauca uz mazo, bet skaisto baznīcu, lai klātienē atvadītos no Jelgavas diacēzes bīskapa viņa ekscelences Antona Justa, kurš 10. septembrī nodod savas pilnvaras jaunajam bīskapam. Pēc 5 gadu klusēšanas pāvests Benedikts 16. ir pieņēmis bīskapa Antona Justa lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata 80 gadu vecumā un nominējis priesteri Edvardu Pavlovski par jauno Jelgavas bīskapu. Zemgales baznīcas draudze bija pēdējā, kuru ekscelence apciemoja, vēl esot bīskapa amatā. Antons Justs Jelgavas diacēzē, kuras pakļautībā bija arī Daugavpils novada kreisais Daugavas krasts, kalpojis 15 gadus, un šo gadu laikā ir iemantojis nedalītu katoļticīgo mīlestību visā Latvijā. Uzrunājot klātesošos sprediķi, bīskaps uzsvēra ģimenes lomu, audzinot bērnus kristietības garā. Bērni ir jāaudzina kā veiksminieki un tādi, kuri rūpējas ne tikai par savu, bet arī vecāku labklājību, uzsvēra Justs. Tāpat bīskaps pieskārās tēmai par pamatprincipiem, kurus būtu jāīsteno jaunās saimnes sasaukumam. Mises laikā bīskaps pasvētīja dekānu Aleksandra Madelāna Zemgales draudzē uzdāvināto Jēzus Kristus ikonu un deva svētību bērniem jauno mācību gadu uzsākot. Ik viens izteica cerību, ka bīskaps turpinās aktīvi darboties un lūgties par savu draudžu ticīgajiem. Par piemiņu viņa ekscelencē tika teikti pateicības vārdi, dāvināti ziedi un piemiņas veltes. Mēs labi zinām, ka jūs nākat no Latgales, jūsu saknes ir Latgalē. Un uz šīs monētas šī pusītē ir krustazīme no Latgales krucifiksiem. Ir linu druva, kas Latgalē ļoti raksturīga. Ir zemnieks, sējējs, un tā ir maize. Ir eņģelis, kurš katram ir vajadzīgs. Un monētas otrajā pusītē ir mūsu Latgales paugurainā, varbūt grūti apstrādājāmā zemīte ar neskaitāmajiem Latgales ezeriem, kurus svētī Dievmāte ar bērnu uz rokām. Tāda jums ir maza piemiņa no Daugavpils novada domas. Man ir vienmēr bijis liels prieks būt šeit Daugavpils novadā. Nevien tikai, ka tā ir Daugavpils, bet arī, ka apkārt tai dzīvo ticīgie cilvēki un ka viņiem ir tiešām tāda sapratne ne tikai par laicīgām lietām, bet arī par garīgām lietām. Un tās garīgās lietas ir tās, kuras piedod tādu dziļumu. Man pašam tas sagādā lielu tādu dvēselisku pārdzīvojumu un sevišķi šodien atvadoties no Zemgales baznīcas, kura bija kādreiz dzelzceļa stacija, un man aizījot pensijā, tas tā kā pārkāpot uz citu vilcienu, kurš droši vien aizvedīs mūžībā. Bīskaps Antons Justs vienmēr rūpējies par ciešu sadarbību starp baznīcu, skolām un pašvaldībām, ar mērķi nodrošināt, lai cilvēki augtu drošībā kā garīgajā, tā administratīvajā un izglītības ziņā. Tas nenozīmē, ka baznīca grib iejaukties skolā jeb pašvaldībā. Ne, arī mēs sagaidām, ka skola un pašvaldība iejaucās baznīcas lietās, bet ka mēs sadarbojamies, katrs apzinoties atbildību, kādu viņš nes Dieva priekšā. Bīskapa Antona Justa plānos ir turpināt dzīvot Jelgavā, pēc nepieciešamības palīdzot jaunajam bīskapam. Bīskaps smaidot saka, mans galvenais uzdevums ir nemaisīties jaunajam pa kājām. Tāpat ir ieplānots rakstīt memoārus par savu dzīvi. Ir tāds nostāsts par skolotāju un skolnieku. Skolotājs ir prasījis skolniekam, kad var atpazīt, kad gaisma lēc. Un skolnieks atbildējis, tad, kad var atšķirt vienu koku no otra. Skolotājs nav piekritis. Otrais skolnieks ir teicis, tad, kad var atšķirt briedi no stirnas. Un beidzot skolotājs saka, ieskatoties bērna acīs, mēs saprotam, ka gaisma ir atnākusi. Vai arī
jūs bērna acīs ieskatoties, darbojieties tā, lai uzlēc saules gaisu. Lai Dievs jums svētī.